Mēs esam atpakaļ. Atpakaļ augstajā garāžā ar sildītājiem. Augsta garāža, karsta mūzika. Jā. Karstas ziņas. Karstas ziņas, un karstās ziņas ir Latvijas metāla mūzikas gada balvā 2026. Nu, par 25. gada. Par 25. gada albumiem. Un šogad, kā jau tradicionāli, melnajā piekdienā, 13. februārī tiks pasniegtas balvas. Balsojums bija līdz 1. februārim. Jau nokavējām? Nē, es nobalsoju. Kas nokavēja? Kas nokavēja paši vainīgi. Vairs balsot nevar. Pirāt, par ko tu nobalsoji? Diemžēl nebalsoju. Nu, par Skyforger, par Donu varbūt. Dons bija, no? Nu, nebija. Iedomājies. Man slikti palika. Iedomājies tādu kategoriju metāla mūzikas gada balvā. Pasniegta 5 nominācijās gada debijas ieraksts koncerta grupa metāla mūzikas liela albums un milī albums. Liela albums tā. Jā. Kā arī HC alternatīvā eksperimentālā metāla ieraksts. Jā, bet liela albuma kategorijā uz vienas laipas, kā te raksta, satikušies Latvijas folkmetāla smagsvaris Skyforger, Varang, Nord, Uguns, Jomi un Decibels. Bet Skyforgers nebija atsevišķā. Nu, es kaut ko tādu lasīju, bet tad laikam, ka tomēr beigās, ka viņus tad visus salika kopā tad. Un es savukārt AP mini albumu nominācijā ir stilistiski rājabas grupas kā Eremos X Dehydrated Gold, kas bija pie mums ciemos pagājušajā gadā. Čau, Veči! Jā, čau, Tomas, čau, Veči! Terror Activator un Way Beyond Hatred un Symphonija. Nu, nekas jauni vārdi visādi. Jā, uz Latvijas lielās skatuves. Jā, un alternatīvo un eksperimentālo top 5 Netlatī, Sēra, As Always, Pidari un Batra, kas arī jāpagad izlaida albums. Jā, un arī debija, kad tikas tie jaunie Uguns, Netlatī, Pidari, As Always un Decibels. Lai gan Pidari vai te bija debija, viņi taču viņam spēlē. Nu, Interesanti, kā arī rakstā Vanzovičs, kad depostūtas nav pietiekušās, nezinu, kāpēc. Tas interesants jautājums, kāpēc metāla mūzika un jā, varbūt viņš sevi, ja tas gudīs pēc sevi, tad man punks nav metāls. Tā, jā. Kaut kā mēs esam visi vienā tajā roka kategorijā. Jā? Smagā mūzika tas ir viens vai roks, bet ja tā ir metāla balva, tad... Bet arī te tāds filozofisks jautājums, vai metāls ir roks. Es teiksim, ka es sākumā lieku tādu virsroks roks, un tad zem viņiem visam apakšā metāls, roka mūzika, tad punks. Dons. Svītriņa tāda, roka mūzika. Prom no lapas. Jā, un starp citu, arī Tesa neiesniedz šogad albums intervālu. Nu jā, bet tas ir tas, uz ko norādīja rakstā autors Vanzovičs, kad jā, šīs grupas, nezinu kāpēc, to neizdarīja. Bet depostūtas, ar ko es viņus apsveicu, viņas ir nominētas zelta mikrofonam, lai gan tur kā parasti tās kategorijas ir, apvienotas. Tu vienā kabatā saliec Skyforger, depostūtas un pieminēja piedzīvojumus, I'm sorry, tur katra atsevišķi pelnīs savu balvu, tur tā, tas tāds un tā. Bet mēs arī, protams, paklausīsimies to, par ko mēs te gudri runājam, un ir tāda grupa kā Uguns, un viņiem ir šāds te Cirvis saucās. Kas tad uzzīmē? Cilvēks rūķīts mežā? Tāds Latviju vēlniņš. Man šķiet. Šī skaitās debitanti. Nemeklēji, cik sena grupa un kas ko... Baigi nemeklē, nē, tie, kam interesē, sacīt meklēt. Man interesē, nemetīšu. Jā, mēs esam kanāls Garāža Reģē, jā, nevis kaut kāda info lapa Wikipēdija. Jā, tieši tā. Pastāstāt to, ko paši zinām. Lūk, šāds ir grupa Uguns. Nav dzirdēts, pirmais iespējas. Uguns, Facebook.
dziesmu cirvis. Tas tipa domāts tā kā cirvis vai arī tipa, nu, ka tu esi cirvis. Strīdams jau tā. Jā. Simboliņš iet ar cirvi Vēlniņš iet ar cirvi rokās, jā. Nu, lūk, šāds ir viens no gada metāla mūzikas nominantiem. Tad, protams, ir nu, viens no smagsvariem, kas skaitās decibels. Tev ir kāda info par uguns? Stāstī? Iemetu Google grupu uguns un izmetu uzreiz. Smagie Pride viņi būs. Opā! Šī gada? Jā, Evil Rock'n'Roll. Evil Rock'n'Roll, labi! Festivāls Monkey Pride no 23. līdz 26. jūlijam Vandānos. Grupa uguns no Siguldas un Rīgas. Slavina tumsu, spēku un skaistumu. Ok. Un ar dziesmu biedri tādām grupām kā Exclifrager, Deodium, Exo-Lucid, Electric Feel. Ok. Nu labi. Augst high voltage rock'n'roll. Nu, tad mēs vismaz zinām vienu vietu, kur viņš šogad uzstāsies, un es domāju, ka uzstāties tādā festivālā, tas ir jau. Tev jau ir levels. Dzirdēsim, redzēsim. Jā, dzirdēsim, redzēsim. Bet ir vēl tāda grupa kā Decibels. Tā teikt viens no smagsvariem. Un dziesma Atspulgā. Viņš paklausīsimies tāda ļoti skaists lirisks ievads. Kaut kādā šķūnī, kaut kādā siršu nu tā kā bēniņos. Labs tāds klasisks, es teiktu. Jā, tieši izņēma vārdus notis. Nu, tagad tāds mierīgais. Man patīk Džeka Mati. Rītī tādi. Tāds 80. gada tāds rītīgs. Jā, nu kaut kas. Pirātam tāds mūsdienīgāks. Atgādina nedaudz grupu Indigo. Es esmu šeit, bet kaut kur tālu prom. Šitā dziesma konkrēti ir ļoti dzirdēt, laikam par rock mūzikas radio. Gan jā, noteikti. Jā, nu, par šiem interesants koncepts, ka tur visādi spoguļi. Lūk, tāda viena no grupām, kas uzstāsies, un vēl ir debitanti, kas ir nominēti, jā. Un vēl ir debitanti Netlatī, un viņiem ir dziesma Bit by Bit. Uzliekam. Par Netlatī es esmu diezgan daudz dzirdējis aizgājušā gadā. Un šitas principā man pat ļoti patīk. Ko? Labs. Viņš arī tomēr. Nav maz budžeta jau tāda maz neespaņem, kas ar ūdeni spēlējās. Par Netlatī ir pasaulē, kur gaisma deg spožāk par tumsu, un mēs iemūžinām sabrukumu starp ķermeni un dvēseli. Prāts pārvēršās par kaujas lauku, klusums kļūst apdulinošs, un pati elpošana kļūst par sacelšanos. Filozofiski ļoti teikšu. Nu, tas īstokos no angļu valodas, ko viņi paši par sevi stāsta. Atgādina korni, jā? Nedaudz. Godam pelnījuši, nezinu par uzvarētājiem, bet nominācijas noteikti. Šis labs, jā, klips arī pasies kā skaisti spēlēs ar to, es nezinu, kā to sauc, nu tie uguns, tie... Change your
Nu, vienīgi, ko mēs varam arī atkal uzsvērt, kad dzied angliski. Mēs zinām, zini citas dziesmas, ir latviešu angliski kopā visādi. Tas gan jā. Es lasīšu informāciju pašā pasniegšanā. Tur noteikti būs arī grupu uzstāšanās, kas uzstāsies. Noteikti. Es domāju, ka ir vērts apmeklēt gada metāla mūzikas pašu pasākumu pasniegšanu 13. februārī klubā Melnā Piektdiena. Jo parasti uzstās gan nominanti, gan uzvarētāji. Nu, es domāju, ka tas jau tādām pasākumam paģēra, jā, ka tur tā jābūt. Nē, es lasīšu, kas tieši būs. Nē, es tā neesmu skatījies, bet varbūt viņi par to arī pat baigi neafišē. Nu, varbūt tur kas. Zini, ka būs labi. Jā, būs labi. Tātad visi interesanti, kas vēlās un kas nevēlas, visi iet 13. februārī uz klubu Melno Piektdienu, un kur tiks pasniegtas, izdalītas gada balvas metāla mūzikā. Arī tās zīmīgi. Noteikti pasākums ievilksies pēc pusnakts. Jā. Un labi, ka mums ir tāda balva. Mums jābūt tādām balvām. Tas ir. Jā. Nu, man liekas, tieši uz Valentīna dienu piederās. Un mēs esam kanāls Garāža Rēģē. Ļoti nopietnas. Tiekamies arī pasākumos, festivālos, Melnajā Piektdienā un visās citās vietiņās. Pirāts, ko vēlas piebilst. Andris, Oskars. Jā, un Pirāts. Jā, un Īstajā vārdā Rafaels. Jā. Un klik abonē. Nospiet, ja nav žēl, tas neko nemaksā.